Elektromobils nu jau ir gandrīz vai katrā Vidzemes pašvaldībā. Tie tagad ripo Cēsu, Raunas, Rūjienas, Amats, Burtnieku un Kocēnu nodos. Tagad arī Valmierā un Salcgrīvas novadā. Salcgrīvas novads savu izvēli vispirms pamato ar videi draudzīgu saimniekošanu, kuru nu papildina arī elektromobīls. Mēs Salcgrīvas novadu esam pozicionējuši kā zaļo novadu. Mums ir vienīgajiem Latvijā pieņemta zaļā deklarācija. Un es pat varētu teikt, ka mēs esam mazliet tādi uz zaļo. Jo, ja tā paskatās vēsturiski, Salcgrīvas novada teritorijā tagadējā ir pirmie vēja ģeneratori bijuši Latvijā. Tāpat tās arī saules elektroenerģijas parks, kur iegūst elektrību. Tāpat tās arī kolektori ir uzstādīti Salcgrīvas vidusskolā, bērnu dārzā. Pēc būtības jau braukšanas ziņā nekas savādāks nav. Atšķirība ir tajā, kad mašīnai nav skaņa. Jāuzmanās ir no bērniem un riteņbraucējiem. Nu, viņi nedzird vienkārši. Jā, ir īpaši ziemas periodā, kad tomēr cilvēki brauc, ir cepure, ir kapuce. Jo tad viņi tiešām šo auto nedzird nekā. Salcgrīvas novadā gan jaunais auto ir pavisam nesen, bet tam jau savus pienākumus ir nācies pildīt. Viņš jau ir likts darbā. Viena no tādām lietām, kur esam braukuši ar elektromobīlu kopā ar priekšsēdētāju un komisiju, izvēlēties Ziemassvētku egli. Tā kā tā būtu viena no tādām redzamākajām varbūt lietām, ko mēs esam izmantojuši arī viņu šajā brīdī. Iespēja iegādāties šos auto pašvaldībām sniedz klimatu pārmaiņu finanšu instrumentu atbalstītais projektu konkurss. Galvenā doma tā tad ir samazināt izmešus, bet pašvaldībām nenoliedzami tā bija arī iespēja uzlabot vai papildināt savu autoparku, jo 85% no izmaksām tika sekti no šī projekta. Auto tomēr ir pietiekoši dārgs, ja nebūtu šis te finanšu instruments, KPFI, tad diez vai pašvaldība spētu iegādāties. Kā vienu no ieguvumiem Salcgrīvas novadā saredz arī šī auto ekonomiskumu tā eksploatācijā. Auto ir noteikti ekonomiskāks. Vidēji tie 100 km naudas izteiksmē varētu būt svārstīties no 2 eiro līdz 3,2. Nedēļu mēs esam tikai ar viņu braukuši. Un tad jau laiks rādīs, kā labāk būt ar viņu vispār ekonomiskāk, vēl ekonomiskāk braukt. Jo ir iespēja bremzēt auto ar ātrumiem, un šajā momentā, kad tiek mašīna bremzēt ar ātrumiem, viņi papildus to enerģiju, kas rodās bremzēšanas procesā, viņa tā kā ar to enerģiju tiek uzlādēti šie te akumulatori atpakaļ. Patreiz ziema, augsts, -grādi. Tāpat kā jebkurai elektroierīcei, kas darbināma baterija, samazinās šis lietošanas laiks. Bet provizoriski pēc rūpnīcas datiem šim elektroautomobīlim vajadzētu nobraukt aptuveni 160 km ar vienu uzlādi pilnu. Pēc mūsu prakses šai brīdī, ko mēs esam izmēģinājuši arī šajos augstajos laika apstākļos, 110–120 km ar vienu uzlādi pilnu. Uzlādes stacija jauniem auto ir turpat pie domes, bet nenoliedzami elektromobiļiem kļūstot populārākiem būs jādomā arī par publiski pieejamām uzlādes vietām. Nākotnē mēs ceram, un arī cik tā informācija mums šai brīdī ir, kad Latvijas valsts ceļi varētu šo te programmu uzsākt par elektroautomobīļu uzlādes staciju uzstādīšanu A1 šosejā un tāpat arī iespējams arī Salcgrīvas pilsētā. Tiek solīts, ka līdzīgs atbalsts videi draudzīga auto iegādei iespējams būs arī turpmāk.